Vai tu zināji, ka Samsung S26 Ultra ir tādas iespējas kā nevienam citam telefonam? Kā padarīt ekrānu neredzamu citām acīm? Vai tas var būt arī jūsu dators? Tāpēc pastāstīšu par šī telefona 4 unikālām funkcijām. Jau vairākus mēnešus lietošu šo S26 Ultra telefonu un domāju, ko īsti par to lai pastāstu. Kā daudz telefonu, tas var daudz ko, bet vai kādam daudz ko izteiks, ka tam ir jaunākais un viens no jaudīgākajiem procesoriem. Tam ir nedaudz apaļāki stūrīši palikuši, tam ir par 15 vatiem ātrāka uzlāde nekā tā priekšgājējiem, un vēl citi dažādi sīki uzlabojumi. Tad sāk domāt, ar ko šis telefons izceļas vai ar ko ir labāks par citiem telefoniem. Un tā es nonācu pie 4 unikālām funkcijām, kas ir šajā S26 Ultra telefonā. Ar ko šis telefons pārsteidza tad, kad viņš iznāca, ir tā privātuma ekrāns. Ja jūs zinat, agrāk tāds esarplēvīts, ko varēja nopirkt un uzlīmēt pa virsū jau esošajam ekrānam, un ka no sāniem nevarēja redzēt, kas ir uz ekrāna, tad šajā telefonā un displejā tas jau ir iebūvēts, un jūs to variet gan izslēgt, gan ieslēgt, kad vien vajag. Bet tas vēl nav viss, tam ir vairāki režīmi. Pirmais ir daļais privātums, kad no sāniem nedaudz paliek grūtāk redzēt. Otrais ir pilnībā ekrāns no sāniem nav redzams. Un trešais, kas man liekas iespaidīgi, atsevišķa zonu, kad no sāniem nav redzamas, piemēram, notifikācijas. Un to var arī iestatīt atsevišķām lietotnēm. Šī privātuma ekrāna funkcija, par ko es īstenībā sākumā pat nedaudz varētu teikt iesmēju, bet tagad arī pats ikdienā to dažkārt izmantoju. Un tā nonākam pie otrā, kas vispār ir fiziska lieta telefonā, un tas ir iebūvētais S Pen. Par šo man ir vesels video atsevišķi, ja gribi pēc tam var arī noskatīties, bet tad šobrīd īsumā par šo te irbuli. Ar irbuli, protams, var navigēt pa telefonu, kā ar rokas pirkstiem. Ja kaut kas precīzi jāiezīmē, tad, protams, būs vieglāk ar irbuli, jo tas ir daudz mazāks, vai arī, ja kaut kas, piemēram, jāuzzīmē. Un bez tā tam ir arī papildus funkcionalitātes, ko sniedz tas, ka uz irbuļa ir papildus poga. Kā viena ir teksta iezīmēšana, tad vēl var pārslēgties no rakstīšanas, piemēram, uz dzēžgumiju, un vēl arī citas funkcijas, kas arī atkarīgs no lietotnē iestrādātām iespējām. Šo īstenībā pašam arī sanāk retāk izmantot. Parasti tas ir tad, kad vajag precīzāk kaut kur izgriezt bildi. Esam nonākuši jau līdz trešajam, kas ir kameras, bet ne tik ļoti par fiziskajām kamerām, kam ir neliela uzlabojuma salīdzinot ar priekšgājēju, bet par pašiem režīmiem. Viens no tādiem ir duālā ierakstīšana, kas vienkārši nozīmē variet ierakstīt video, vienlaicīgi izmantojot 2 kameras. Vai tas būtu priekšējo un aizmugurējo, vai platleņķu un 5x palielinājumu kameru. Un tam vēl ir arī režīmi, variet ierakstīt kopā vai kā atsevišķus failus. Otra iespēja, kas šogad arī tika prezentēta, ir tā, kur visi līmēja savus telefonus pie mašīnas ratiem. Burtiskā nozīmē. Jo ar horizontālu loku, lai arī kā jūs grozītu telefonu, tas paliks stabils un uz vietas. Īsi par fiziskajām kamerām. Ultra telefoniem joprojām ir aizmugurī 4 kameras un viena priekšā kopā, tātad 5 kameras vienā telefonā. Kā pēdējais ir varbūt nekas tāds jauns, jo tas jau ir no Galaxy S8 laikiem, bet joprojām šis telefons ir arī kā dators. Ne tikai tādā nozīmē, ka, protams, šobrīd telefonu daudz ko var izdarīt tāpat kā datori, bet tā, ka pieliec pie HDMI vada, paņem klaviatūru un peli un lietot to, ko gandrīz parastu datoru, ko nodrošina DeX funkcija. Protams, jūs paliekat tajā pašā telefona ekosistēmā, lietojat lietotnes, ko uz telefonu, bet ja ikdienā gribat uz lielā ekrāna, pabrausēt internetu vai to pašu YouTube paskatīties, kaut vai 4K izšķirtspējā, šis telefons to spēj. Ja nemaldos, Google šobrīd kaut ko līdzīgi grib iestrādāt Androidā, bet Samsungam jau tas jau ir no, kā jau minēju, S8 telefona laikiem un joprojām to nodrošina.
Nu tā, šīs ir 4 unikālas iespējas, kas šo telefonu padara atšķirīgi no pārējiem. Gribējās vēl 5, piemēram, par satelīta telefonu, ko arī šis telefons nodrošina, bet, diemžēl, mūsu reģionā tas nav pieejams. Ja interesē par pēdējo funkcionalitāti, kas ir DeX, tad droši piesako, jo būs arī video par to, kā izmantot šo funkciju. Tā kā tiekamies!